Čau, mani sauc Matīs, es esmu Rover grupu vadītājs, un šodien mēs apskatīsim, kā lietot Rover Plus lietotni, kurā tu vari doties pārgājienos ar mašīnu, riteni vai ar kājām. Lai izmantot lietotni, sākotnēji to lejuplādē no App Store vai Google Play atkarībā no tavu tālruņa operētāja sistēmas. Tad, kad tā ir uzinstalēta, veram vaļā. Iereģistrējamies vai tiekam iekšā ar savu Google kontu. Man ir Google konts. Tālāk tur izpētīt visas šīs sadaļas, bet svarīgākā ir maršrutu meklēšana. Nospiežam to vidējo podziņu. Tot brīdi, lai ielādējās visa kārta ar visiem pieejamiem maršrutiem, šeit augšā tu redzēsi filtru, pēc kuriem tu vari atlasīt. Piemēram, veids ar kājām, velospēdu vai auto. Mums dara visi. Grūtības pakāpe, to neizvēlēsimies. Un, piemēram, cena. Varam norādīt, ka tas ir bezmaksas pārgājiens. Nu, lūk, un šeit ir jau pieejami vairāk maršruti. Piemēram, Riekskalns, Baldonē. Pie katra pārgājiena arī norādīta īsa informācija ar lietām, ko tu atradīsi šajā pārgājienā. Piemēram, šajā pārgājienā būs iekļaut 5 apskates objekti, 3 kontrolpunkti. Šeit zemāk redzams arī ieteicamo mantu saraksts, kas tev noderēs pārgājienā. Piemēram, rezerves zeķis, powerbank vai pieres lukturīts. Ja tev patīk šis maršruts, tad kreisajā apakšā pusītē var spiest uz norādēm uz maršrutu sākumu. Atvērsim ar Google Maps. Šeit ir atzīmēts koordināts, un tad var spiest norādes. Un tad tu, atkarībā no savu transporta līdzekļa, var doties uz pārgājiena sākuma punktu, piemēram, ar auto vai varbūt ar kājām. Ja tu esi nokļuvis pārgājiena starta pozīcijā, tad tu vari spiest pogu sākt maršrutu. Un šeit atvērsies karta. Atzūmējam ārā, un šeit var redzēt, ka es šobrīd neatrodos sākuma punktā. Turpmāko maršrutu varēs redzēt tikai tad, kad nokļūs pie sarkanā karodziņa, tad tev atklāsies nākamie punkti, uz kuriem tev ir jādodas. Savukārt ar maksas pārgājieniem no sākuma tas ir jāiegādājas, un tikai tad tu to varēsi redzēt pie saviem pārgājieniem. Šeit ir dažādas apmaksas metodas, ar kuru palīdzību tu varēsi norēķināties par pārgājienu. Tā, kad pārgājiens būs apmaksāts vai tu būsi izvēlējies bezmaksas pārgājienu, tas tev parādīsies pie mani maršruta. Bet kā tieši virzīties pa maršrutu, apskatīsim kādā no man jau pieejamiem maršrutiem. Atvērsim sadaļu mani maršruti, paskatīsimies, ķekavas īsais, spiežam virsū un jāspiež sākt maršrutu. Paskatāmies kartē, un es esmu pavisam netālu no sarkanā karodziņa. Dosimies uz turieni, lai sāktu maršrutu. Tajā brīdī, kad tu esi nonācis 50 metru attālumā no maršruta sākuma punkta, kartē tu redzēsi sarkanu karodziņu. Spied tam virsū un redzēsi, ka tu vari reģistrēties. Manā gadījumā es esmu 21 metru attālumā no šī sarkanā karodziņa. Viņš atrodas tajā virzienā. Spiežam reģistrēties, un šobrīd mēs sāksim maršrutu. Nu, lūk, te ir redzams, ka atklājās arī maršruta nākamajie soļi. Tas nozīmē, ka man ir jāiziet šī te koka taka un jādodas apmēram tajā virzienā. Līdz kartē redzamai izsaukuma zīmē. Kas tur būs? Tur ir kontrolpunkts, aptuveni pēc 200 metriem. Tavā gadījumā iespējams tas nebūs pēc 200 metriem, bet pieņemsim pēc 12 kilometriem. Ja mēs šobrīd mēģinām reģistrēties, tas nav iespējams. Maršrutā esmu nonācis līdz tādam sarkanam bumbulītim. Spiedīsim virsū un apskatīsim, kas tas tāds ir. Šis sarkanais bumbulīts ir intereses punkts, jeb vieta, kas tev varētu interesēt. Manā gadījumā tas ir jaunu idejas centrs, ēka, kas atrodas šeit man aiz muguras. Tā ir pašvaldības iestāde, kas veic darbu ar jaunatni Ķekavas novadā. Tavā maršrutā tas var būt jebkas cits – ezers, pilskalns vai varbūt skatu tornis, jebkas cits, kas varētu izraisīt interesi tavu pārgājienu laikā. Šobrīd kartē esmu nonācis pie kontrola punkta, jeb sarkanas izsaukuma zīmes. Manā gadījumā viņa ir zaļa izsaukuma zīme, jo es jau tur reģistrējos. Tad, kad tu nonāksi 50 metru attālumā no sarkanās izsaukuma zīmes, tu varēsi nospiest pogu, reģistrēties un atklāt tālāko maršrutu daļu. Es jau esmu to izdarījis, tāpēc man kartē redzams turpmākais maršruts. Manā gadījumā tas ir viss maršruts līdz finišam, taču tā var arī nebūt. Var atklāties arī tikai noteikta maršruta daļa. Tālākais pieturas punkts manā maršrutā ir piekramā atslēga jeb slēdzene. Tas atrodas 30 metrus no manis. Tavā gadījumā tas var būt nedaudz tālāk. Dosimies uz turieni. Esmu nonācis pie slēdzenes. Slēdzene nozīmē, ka tu vari sevi izaicināt un iegūt papildus punktus, vai arī slēdzene var atklāt nākamo pārgājienu posmu. Manā gadījumā viss pārgājiens jau ir redzams, taču tev tā var nebūt. Spiežam virsū. Lai atslēgtu slēdzeni, parasti ir jāatbild uz kādu jautājumu. Ja tu atbildi nezini, tad lūkojies un blakus noteikti atradīsi atslēdziņas. Katrā no atslēdziņām būs kāds pavadiens. Jo tālāk ir šī atslēdziņa, jo pavadiens būs precīzāk un precīzāk vedinās uz pareizo atbildi.
Manā gadījumā jautājums ir, kas te jau vienmēr ir klātesošs un mums apkārt. Tas, principā, var būt jebkas. Es domāju, ka es došu uz atslēdziņu. Nu, lūk, es atgriezies atpakaļ no atslēdziņas, un tur bija neliels pavadiens par to, kas tas varētu būt. Pavadiens teica, ka šo lietu bieži vien iemūžina mākslinieki. Mans minējums, ka tas varētu būt atspulgs. Un tā arī ir. Atslēdziņa ir atslēgusies. Reku, viņa ir iekrāsojusies zaļā krāsā. Tas nozīmē, ka es iegūstu papildus punktus. Dosimies tālāk. Nākamais pieturas punkts manā pārgājienā ir Ķekavas skateparks. Šeit teikts, ka es varu atvilkt elpu un uzēst līdzpaņemtos našķus. Es nevaru apsolīt, ka arī tavā pārgājienā gadīsies skateparks, kurā tu vari uzēst našķus, bet iespējams tas būs kaut kas cits. Kāda lapenīte, krēsliņš vai vieta, kur panašķēties. Tāpēc meklē šādu te zaļu ikoniņu, un tas būs pieturas punkts, jeb atpūtas vieta tavā pārgājienā, kur tev atvilkt elpu. Savā maršrutā esmu nonācis līdz hantalītei, jeb aktivitātes ikoniņai. Tas nozīmē, ka rover piedāvā tev izkustēties vai uzspēlēt kādu spēli. Spiežam virsū, un šeit atverās neliela spēlīte, ko es varu uzspēlēt ar kādu, ar kuru es dodos kopā šajā te pārgājienā. Tad, kad aktivitāte ir izpildīta, var atbildēt arī uz jautājumu. Manā gadījumā jautājums ir, kādas bija tavas emocijas? Pieņemsim, ka riktīgi foršs. Iesniegt atbildi. Šajā vietā esmu sasniedzis finiša karogu, un tas nozīmē, ka es pabeidzu šo te pārgājienu. Spiežam pogu reģistrēties finišā. Un šeit arī parādās paziņojums, ka es esmu veiksmīgi pabeidzis šo te pārgājienu. Pēc pārgājiena varam apskatīt arī rezultātus par pārgājienu. Šis pārgājiens man aizņēma 50 minūtes, un es esmu iegūs 7 punktus apskatīt paveikto. Beigās varam apskatīt arī visu noieto pārgājienu. Man liekas, ka šis bija foršs pārgājiens. Ja arī tu gribi sev foršu pārgājienu, apskati visus pieejamos pārgājienus, un iespējams kāds no tiem arī būs tev blakus kaut kur pavisam tuvu. Tur, kur tu nemaz nezināji, ka tur var būt pārgājiens. Lejupielādē Rover Plus lietotni un iegūsi savu nākamo piedzīvojumu.